SVT 360. Miso. Okay. Details. Aiziet, labais, labais! Woo! Officially 360! Pasties uz burbuļiem, ko mēs attaisījām. Nostājamies apakaļ pa vidu. Normāļi. Nu, jā, varēja būt vēl perfektāks. Nē, tu neredzēji, jo es esmu tev aiz muguras. Tā kā mēs sākām ar kreisajiem āriem darboties, es pirmos divus kaut kādus vēzienus nepareizajā virzienā uztaisīju. Un pēc tam es vienkārši jūtu, ka kaut kas nav tā, pasties uz tevīm. Un aiziet. Tad aiziet, jā, davai. Šitā, nu pagaidi, davai pa gabalu vajag sāk novērtēt, vai viņi ir ātrā vai lēnā. Jā, jo man likās, ka tas koks, kas ir pa kreisi, ir tur patām, bet viņš ir tālāk krastā. Jā, davai, pamēģinu. Pārējās jau bija daudz sarežģītāks, mēs tikai šo pirmo filmējumu, zin kā, nu, negribējām baigi lielīties. Nu, redz, kas mums notiek Latvijas upēs. It kā nekas traks, bet tik un tā bēdīgi. 10 punktu par šo, man liekas, man tikko pazvanīja pateica. Kudies pārējās komandas, bļāvens aizmugurē vēl nevienu neredz. Jā, točni jau balds zirgs, pasties jau. Balds zirgs upes krastā. Varam varbūt viņu sasaukt? Kā sasaukt zirgus? Vārdā. Riku vēl viens, pasties. Te varbūt ir mušķi jau. Jā, pataisnā. Jā, baltais zirgs pazudēs horizontu krasta, bet reku tur viņš ir. Noteikti, ka viņu varēja redzēt. Jā, un tas, ka netīri. Bet tur ir likumdošana, tā ir likumdošana. Nu jā, bet iedomājies, ja tu gribi savas, kas ir upes, nu? Upes ir bļāviens, lai cilvēki varētu priecāties par upēm savā valstī. Mūsu valstī, tu šī brīdī pa upēm, nu nevari priecāties. Nu piedod, man arī, mēs priecājamies, jā, bet nu, mums jāpieliek pūles. Pasties, nepriko. Kāds šī vietā ir skats, pasties? Jā, ko mums jāvaras pa labai pa kreisi? Nopietni! Jo te noteikti laikam izšķirās tas, kur mēs Iecvā iebraucam. Vai nē, vai... Es nezinu. Man liekas, šitā ir Iecava, man liekas, Šitā ir ieteka, viss pasties, ieteka, jā. Tu nos! High fives all around, man. Boom. Just. Mums vajag pa labi iet? Nu jā, pa labi sanāk, jā. Nu jā, pa kreisi būtu uz ozolniekiem. Jā. Cik pulkstens? I say we make it to the Ozolpils. Pa Iecavu jau. Wow, bet tur atkal būs speedways. Mēs tur, bļāviens, izliksim spēkus ārā. Tagad rakstās joprojām. Mēs tagad esam Iecavā, tad ir, bļāviens, viņiem pasties nesalīdzinām platāk upe. Te netrāpīt pa vidu, blin.
ka līcīts, jā. Jā, nu jā, es nezinu, jā. Jā, līcīts, jā. Manas bērnības ozolnieku dīķos tā saucamajos, par kuriem sen visi ir aizmirsuši un uz kuriem sen jau neviens nebrauc peldēties, tikai vietējie, jo viņi varbūt par viņiem tikai zina, jo no ārpuses īstenībā viņi ir diezgan noslēpti jau palikuši, jā. Tur neviens nekop, bet jā, reku būs tā situācija, kas mums arī bija bērnībā, kad aizbraucam uz turienē, redzi, reku izteka ir, redzi? Neredzi? 12. Jā, bet viņa būs tik zema, iespējams nē, jo mēs jaunībā arī, jā, kad mēs laivojām pa tejien, tad bija vietas, kur bija jākāpj ārā, jo bija foot deep, pat zemāk. Nu jā, ņemot vērā to, ka tagad ir augsts līmenis, we might be lucky, vai šis bija atkal kārtējs atzariņš vienkārši, nepareizais atzariņš. Kā izskatās, jo tur ir jau krasts, jā. Kārtējs atzariņš. Pasties, reku ir ozolnieku anakonda, reku krastā uz priekšu. Uz 11. Redzi? Reku viņi mierīgi uz zālītē. Viņa drīz kādam uzmet. Nākamais uzmetiens. Ko? Jā, ir, man, nopietni. Šinī dīķī, iedomājies, kaut kādos 12 gados es redzēju pirmo un vienīgo slīkoni tā apmēram 2 metru attālumā. Uzpūtušos tā kā, nezinu, popkornu, blin, un caur ausīm šķidrums nāca ārā. Nē, protams, ka cilvēku, blin. Jā, reku viņš ir. Man. Te es nācu visu bērnību peldēties. Šitie bija mūsu vienīgie un populārākie dīķi, bļāviens dzīvojot pie ozolnieku skolas. Vēl nav sezona. Šīts ir laikam lielākais no viņiem, jā. Vai arī te ir vēl 3, šits vienīgi, šits pirmais. Man liekas, rekur ir izēju uz nākamo dīķi, tanī stūrī. Braucam pat taisno uz to dīķi, jā. Ja jau mēs esam tik tālu iekūlušies. Apakaļ, jā, protams. Automātiskais GPS. Niedras ir tev rekur, bļāviens, noteikti ošreiz. Tu būs krokodīli visapkārt. Ūdensrozes, jā, Smuki nedā, zinu, ko izdaram, Davai piebraucam klāt, pieliekam uguni klāt un nofilmējam, kā nodeg, Figēt! Nē, slimnīcā mani. Avārijā! Tā bija anakonda. Nopietni. Šitās pasties, cik viņas ir asnas un garas. Īstenībā jā, jo mēs baigi uzmanību pievērsām šām te. These are my woods, man. I know everything here. Šitas te ir galvenais dīķis, jā. Jā, šitas te ir galvenais dīķis, un tad tur... Nē, vai tanī stūrī. Tanī stūrī man baigās aizdomas. Jā, tanī stūrī, te jau var redzēt. Tanī stūrī ir izēja uz to nākamo, bet man ir baigās aizdomas, ka tanī nākamajā... Nav izēja uz upi, noteikti, nē. Jo tāpēc ir tas stāsts, ko es sākumā teicu, kad mums bija jāiet no tejienes uz turien, lai tiktu uz ozolniekiem. Starp citu, tur, kur tagad ir smilgas, tā bija pati galvenā pludmale, ja? Un tagad skaties, redzi, tur, kur tas mazais pauguriņš un kur tie koki tā kā uz pusēm sadalās, uz viņiem bija ierīkots šitas striķis, ko ieskrieties un palaisties vaļā un krist ūdenī iekšā, jā. Tā kā vienkārši striķis, tu skrēji par riņķa līniju,
Jā, tu sev iesvingoji riņķa līnijas virzienā un tu laidies otrā pusē parādījus vaļā. Es nezinu, diez vai. Jā, kāda baigi vajag strīķa gabalu. Un reku ir izēju uz to trešo dīķi, ko es teicu. Jā. Es nepieskāros, redzies, nepieskāros šitiem, nē, un tiem arī ne! Mēs nepieskārāmies nevienam kokam. Nu, nē, nu, ok, tie bija, nu jā, cipa, lai ar airiem neēst tie kokus arī. Un, ja tev kādreiz gribās atbraukt papēlēt, reku taisni priekšā, reku tā vieta baigi foršā. Baigi foršā, jā. Bet tur jāiebrauc iekšā, tur no turienes, un tad tur jābrauc garām kaut kur, un tad... Nu jā, redz, acīm redzami no arī no šī dīķa nav izēja uz upi. Jā. Davai jāgartājam, lai arī mēs viņu uz teipu noķeram vienreiz. Varēs, protams, izaditēt. Bet jāgartājums būs noķērts. Jāgartājam. Jāgar. Kur? Es iesaku tagad pieparkoties pie vienu no tiem kokiem. Nē, reku pie tiem, kas iet zemē iekšā. Nē, tie, kas ūdenī iekšā iet. Starp tiem diviem, starp alksni tur... Ai, labi. Nu nē, davai iebraucam tanī pārējā, es tev paskaidrošu, ko es gribēju paskaidrot. Kāpēc, lai es apgāstu laivu, ja neviens no mums kontrolēs zemes pretestību, vai kā viņi sauc šī brīdī, ar airi? Nu labi, jā, es nezinu. Piebraucam, pasmies dzīvē kāds izstāvs. Un tajā braucam, tur bija beach, nu. Reku pie tām meldiniem izkāpsim ārā vai pie tām šūpolēm. Reku, tev liekas labi? Kur ir koki? Davai, jā. Tā kā tāda maza piestātnīte. Davai. Thrusters from the side. Paldies, notika gan izvēl tas, par ko mēs baidījāmies. Ja mēs esam izkāpuši, tad varbūt izvalkam arī kaut ko no somām ārā un pastamies, kas no... Kāp! Ofigēt, doks! Mums ir savs doks! Haļaunīs, blin! Pagad, Kas bija? Foxtrot, Eagle has landed. Wow, mega. Vienkārši mega. There's my lunchbox. Es zināju, ka mēs tā aptāsimies. Surprise lunch. Skats labāks. Vai labi pārējais jums viņam nav jāredz. See? Panulēm. Ko cerēji? Blin, es ceru, ka neizmetīs ārā no tiem čupašanās. Mums jāgriež pret viļņiem, griežam pret viļņiem, savādāk izmetīs ārā. Ne, pret otru vairi. Huļu. Nu, bļāviens. No sāniem vajadzētu. Nu...
Tad tev būtu šitāds te? Nu jā, nu tas būtu interesantāk nekas. Tā kā nekāds. Nekā nešķiet. Tad to vispirms. Man ir, paldies. Hey now, what's the matter good. with a Suck. boy just having fun? Just fun. Zināt dziesmu? Hey now, what's the matter with... Oh, cruising through 10 points. Easy as fuck, man. Easiest 10 points ever, yeah. Jā, bet tagad tev ir tie pagriezieni pēc 300 metriem. Un tad līdz nākošajam tam brīdim, kad tu redzi, kas ir aiz līkuma, tev ir baigi jāgaida. Nu jā, tas ir tāds faktors, kas ir interesants, kas būs aiz. Jā, kas būs aiz līkuma, jā. Nu pagad, te ir viens līkums, otrs un te ir tilts jau. Visus, jā? Solis ir jau. Mūsu žērmiņas beigsies pirms 5 gadus. Nu, pasties. Paregulēšu tomēr. Un pie 12 metram apstāvēs un nopirkt vēl vienu piedrišķību pasākt ierā. Roka sāk nogurt. Mums ir nogūt. Vēl kaut kādu 600 metru un te liela vēl. Jau atkal, nu varbūt tas kilometrs. Es domāju, cik līdz pilī. Līdz pilī tagad mums ir kaut kādi 5 kilometri apmēram. Jā, līdz pilī mums ir 5-6 kilometri vairāk. Jā? Jā. Šīs ēkas galā, var teikt. Tā ēka, ko tu redzi, līdz galam tagad, Jā. Baltoķīļu ēka. Aiz tās ēkas gala vēl 40 metri ir veikals. Tā ir paralēli šosijai, jā. Nu, jā, tieši tā. Tākas ēkas galā ir vēl 40 metri veikals. Jā, bet tagad tas ir super. Nebūs izbūs. Давай, пойдем. Viens pats esmu laivā, upes vidū, Bajārs izgāja ārā, uz Līci aizgāja. Tur viens airs malā nolikts ir, bet principā viens pats driftoja upei pa vidu. No turienes atbraucām, uz turieni būs jāiereiz vēl. Nē, tagad ir cool. Tagad ir super. Jā, tagad ir super cool. Nu, tad reku, tur ir liela upe. Tur ir pasta sala. Un es vēl uz dzīves. Welcome to the world, whatever. Mums sāk nest otrā virzienā, ja? Tu mums jāgriežās. Nē, bet pasties, tev, bet pasties. Tu gribi iebraukt līdz vidum? Nē, pasties, uz kuriem mūs nes. Ev. Davai, neko nedaram.
Nu, bišķiņ uz Mēs turieni. stāvam uz vietas. Nē, ir uz turieni, Pagaid, pasties. uz jūru, ne? Nu, pasties, ne uz jūru nes. Redz, kā pēc Uz smilgām. jūru nes? Uz jūru nes. Jā, nu, uz jūru nes. Bet baigi lēni. Značis nav vispār nekādas pretestības. Nē, nu. Ir labi to zināt. Pielaižām šķiem smilgām uguni un aizmūkam. Tā pārējām kā tām motorām. Wow. Pagaid, mums jāsaka. Un tagad mēs esam Lielabas vidū. Lopīgi. Kādi plaši ūdeņi, ne? Mhm. Bet cits sajūta atkal, vai ne? Ev, ko? Cerams, Pasaka vēl, ka nav, blin. te nereāli ieskrēja krastā, līdz brīdim, kamēr mēs ieskrēsim. Te jābūt pilnīgiem lohiem, lai nenobraukt puslīdz taisni, jā. Vējš no aizmuguras. Jā. Būtu bura. Nu, tad mēs varētu īstenībā burot līdz. Mēs, blē. Bet mēs arī buru ātrumā uztaisīt, ja mēs gribētu. Mēs tos divus lielos miskas maisus varētu sajaukt uz pusēm. Abus divus salīmēt kopā. Un mums izviedotos apmēram 2-3 kvadrātmetri liela buru. Un mēs viņu piestiprinātu katru pie savu šādei un turētu viens augšā, viens apakšā. Un mēs mauktu, bļāviens, pa vējam tagad. Mēs jau stāvam uz vietas, var teikt. Bavo, ir apstājušies, mēs esam apstājušies. Jā, bet mēs uzreiz uzņemam ātrumu, mēs uzreiz ejam uz priekšu. Bet pasties, cik te ir tālāk nākošais līkums, cik tālu. Nav tā kā misā bija, zin kā, 20 metri, 20 metri un līkums jau bija. Bet ir, zin, kas ir grūti redzēt progresu. Skatu... Tu tiešām... Ne uz malu skatoties, jā, bet uz priekšu. Tas trīsstūrīs pašās beigās, ja, kas ir no labās puses smilgu, ja? Man viņš tikko likās apmēram piekdaļu tālāk. Es tam pievērsu uzmanību tieši, un tāpēc tagad to redzu. Bagais lielkabals? Ne, par to progresu es runāju, domāju tādu, ka tu skaties uz priekšu un ka tā neliekās nekas tikpat tālu. Zini kā, tu noairējies tur 5 minūtes un tikpat tālu, kā viņš bija, tā arī ir, vai ne? Tas viss skats. Nē, nepiekrīt. Nē? Nē, nu kā nē, strādājot vienmērīgi mūs sāka sanest. Tie ir karenti kaut kādi vienkārši visu. Nē, es tikai kreiso airējies, vispārībā neairējies ar abiem. Vienalga gājis kreiso, bet tu airējies. Nu, es arī kreiso, tā kā es jūtu, kad sāk iet uz kreiso, es airējos tikai kreiso, protams, jā. Aha. Nu, varam. Redzi? Tu viens pats malas tagad pasies, nu, redzi? Tev nes turienes laika. Nu, jā. Un tagad pairē mierīgi, ne? Tagad tu pairē pa taisno. Nu, vispirms jāiztaisno. Tagad ok. Iztaisnošu un... Nu, pagaid, tagad paņem vienādi. Ne, bet tur... Jāsakas! Nu, bet ar laivu, nu šādi te esi īpaši, nu, ar jebkuru laivu tev ir katru reizi, kad tu atraujies ar lāpstiņu no ūdens, tev ir jāpiedomā, cik lielu spēku tu pieliec klāt pie tās airēšanas. Protams, jā, bet te mēs esam divi bļāviens, un tos mehānismus mums kopā nav savienots, bļāt. Tu nesaprot to? Nu jā. Nu, tas mehānisms mums savienots ir absolūti virtuāli caur šī transporta līdzekļa bļāviens kaut kādu nesēju spēku izjūšanu, kaut gan arī tur nav pievienoti nekādi bļāviens mēru instrumenti, un mēs parādamies tikai uz saviem kādiem vestibulāriem aparātiem un iebūvētajiem GPS-iem. Tā kā tie aprēķini vispār pie tīras, bet viņi ir, saprot. Ja tu pieļauj, nu kā, tik daudz aprēķinos, bļāviens, ko zinātnieki izdara tādus aprēķinus, bļāviens, kuros pieļauj, bļāviens, 200% kļūdu, bet beigās viņus uzskata pa veiksmīgiem, bļāviens. Saproti, bļāviens? Nesi kā, tas ir regulāri, bļāviens. Varbūt tā būs, bļāviens. Tā bija gandrīz, bļāviens, labi skaitā. Rek, tu arī nevar redzēt, redzi tālumā? Jā, redzu, jā, super cool. Jā. Reku trīsdienīgs tornis un katoļu baznīcas Katoļu, jā. tornis, jā. Tie ūdeņi ir neizdigbināti.
te kaut kur dzīvo tie savvaļas zirgi nešķiek galā Pastasalai.